Vakar mums palika pāri griķi biespucuri daudz diezgan pilns katliņš. Izdomāju, ka jāuztais maltās gaļas mērcīti klāt. Bet tā kā ir arī daudz ķirbīši, tad pišķiņ viņi atšķaidīja ar ķirbīti. Tāda. Mazliet pēc mērcītes sāk palikties. Pēc tam pieliksim skābo krējumu. Un būs tāds paēdiens. Te ir burkāni, sīpoli, ķiploki, riekstu ķirbītis, pētersīļa un timjāns un melnie pipari un sals. Nu, šitā te pabiez. Ja būs pabiez, tad vēl pišķi pielies ūdeni. Šī tūlīt būs gatava, kā viņu uzburbuļos, tā var ņemt nost. Gaļu nevajag pārāk ilgi karsēt, tad viņa vairs nav tāda maiga, paliek cieta. Lai varētu šeit filmēt, palūdzu, lai man elektriķis uzliek gaismiņu. Uzliek ar slēdzīti. Riku slēdzītis. Jo gaismā pie griestiem man neko daudz nedod, tam man visu laiku ēna ir. Es domāju, šitā smuka ir. Pie reizes es gribēju pateikt kādu vārdu par to, ka visu laiku ir tās diskusijas, kas ir kaitīgs, kas nav kaitīgs, kas ir jāēd, ja citādi paliek slims un tam līdzīgi. Ja neēdot gaļu, paliekot slimi. Es pateiktu tā, ka ēdot gaļu arī paliek slimi. Ka no ēšanas. Nē, nu tā nevar teikt, ka galīgi nekas nav atkarīgs. Es domāju, ja regulāri pārēdās un, kā teikt, nevingro, nestrādā, nav kustības, un tad ir kaitīgi. Bet tā viss pārējais vienkārši ir apjoms, kāda apēda. Jo, ja kāds saslimst ar to mazasinību, es domāju, ka saslimst arī tie, kas gaļu ēd. Tas vairāk no organisma atkarīgs kaut kas organismā. Domāju, ka vēl bišķi pieliesim ūdeni. Tad citādi viezas sāk mesties. Par to gaļas kaitīgumu, tur ir tā, ja, piemēram, tāds novecojošs organisms vairs nespēja viņu izmantot, tad viņa kaut kur sakrājās un var izraisīt, var sakot, tos nevēlamās parādības, tādas tā kā artrīts, vēzis un tam līdzīgi. Bet ar vēzis slimo arī jaunu, tā kā šitās jautājums, tas ir mūžīgs. Kamēr vien cilvēks pastāv, tikmēr par šo, kā teikt, nevis kamēr pastāv, domāju, ka tad, kad mamuts ēd, tad ēd tikai mamutus. Bet katrā ziņā, katrs svaigs auglīts vai dārzenīts, katrā ziņā nesīs veselību. Tas jau ir viennozīmīgi. Tāpat kā svaigs gaiss un kustības. Tāpat ūdens peldes, pirtis. Ne jau pa velti viņas ir izdomāts. Tā, galā piemetam krējumu. Cik nav žēl. Pārējais jau ir loģiskā domāšana. Vēl tautas tradīcijas, piemēram, ķīnieši pret pienu ļoti atturīgi, kamēr indieši atkal ēd pienu. Savukārt indieši tur govs laikam neēd vai kaut ko.
var sakot tā. Man liekas, kad galvenais ir nepārēsties un kustēties, lai būtu balanss starp apēsto un izlietoto, lai nekas neizsakrājās organismā.